Mūsu nākamais stāsts ir par mazo dārtu un viņas drosmīgajiem soļiem pretim labākai veselībai. Tā galvas kontrole ļoti svarīga kustība izstrādē, jo tad mums nav tās precīzās, mērķtiecīgās kustības. Redz, cik labi tu seko līdzi. Cilmes šūnas jau ar tādu mērķi paņēmām, tieši priekš dārtiņas no Lokas. Un no Martas jaunākā bērniņa mēs arī paņēmām. Lai viņas ir dzīve gara, un mēs tā izlēmām. Mēs esam abiem jaunākajiem bērniņiem tātad paņēmuši šīs cilmes šūnas. Cilmes šūna ir tāda kā pamatšūna, tā ir jauna, neattīstīta šūna, kura noteiktos apstākļos ir spējīga pārvērsties par citu šūnu, veidoties par citu šūnu un darīt kādas specializētas šūnas darbu noteiktos apstākļos. Tātad kā tāds remonta komplekts nākotnē, šis cilmes šūna bioloģiskais materiāls. Dārtiņa jau ir saņēmusi 3 šīs transplantācijas. Pamanījām jau pēc pirmās reizes, kad viņa paliek ar vien mierīgāka, ka viņa var sakoncentrēties. Un tas ir viņai svarīgi un mums svarīgi, ja, lai visas tās rehabilitācijas, ko mēs ejam, ko mēs braucam, ja, lai ir tas atpakaļ, ja, tā atgriezeniskā saite, ja, lai viņa spēj vairāk uztvert. Un jo viņa būs nosvērtāka un jo viņa vairāk sapratīs, jā, un labāk, protams, līdzdarbosies. No jaunākās māsiņas paņēmām cilmes šūnas jau ar mērķi, kad būs iespējams viņas apstrādāt, sagatavot un izmantot ārstēšanā dārtai. Tagad pamēģinu uz vienu pusīti un uz otru. Skaties, kur ir mantiņa. Jā, es redzu, ka actiņas vaļās, seko līdzi. Polijas cilmes šūnu banka ir starpvalstu uzņēmums, kurš ir izveidojis šo projektu pirmo Eiropā. Par paraugu ņemot Amerikas Djūku universitātē uzsākto ārstēšanu bērniem ar cerebrālo trieku. Un tas ir ar mērķi dot iespēju ārstēt savus pacientus Ljubljanas klīnikā. Mēs saprotam, ka mēs nevaram visu izmainīt. Un varbūt bērniņš, kurš nestaigā, varbūt viņš nebūs baletdejotājs. Mums arī nevajag. Ko mēs gribam? Mēs gribam, lai šis mazais bērns ir palaižams dzīvē. Lai mamma nav vajadzīga visu mūžu blakus. Mēs bijām tātad tur janvāra mēnesī, ja, uz rehabilitāciju, un tagad aprīlī. Viņa vienkārši bija ļoti priecīga par dārtu. Viņa bija vienkārši tiešām pie katra, kur mēs gājām uz pirmo nodarbību, ja, viņa bija priecīga redzēt dārtu un redzēt to, ko viņa var izdarīt. Ja, un cik ļoti viņas tā sakoncentrēšanās un spēja līdzdarboties nodarbībā ir paaugstinājusies. Tā atdeļa no viņas puses ir daudz lielāka tajās nodarbībās. Kaut ko grib. Jā, cēlies, malecīte. Kopš dārtiņa saņēmusi cilmes šūnu terapiju, viņai ir mazinājušās šīs gribai nepakļautās kustības. Un līdz ar to rehabilitācija var būt ievērojami veiksmīgāka, un viņā ir tas emocionālais līdzsvars. Līdz ar to liekas tā sapratne un apziņa par to, ko es no viņa prasu, ir lielāka. 24. maijā jau ir paredzēta 4. transplantācija. Un tas nozīmē, ka mēs iesākām un ejam uz priekšu. Es esmu tiešām ļoti priecīga par šo iespēju, ja, kas mums ir dota un ka visi mūs atbalsta. Un ir tik daudz mums atbalstītāji, man jāsaka, visi, kas mums dzīvo līdzi. Es esmu visiem pateicīga un dārtiņa var piecelties kājās, ja tas priekš manis vispār bija kaut kas vienkārši. Ja. Man likās, tas būs tik tālu, bet katra maza solīte mēs ejam un darbojamies un braucam uz rehabilitāciju. Mums ir jādomā par nākotni, un mammai tas ir ļoti dabiski domāt par to, kā bērniņam klāsies nākotnē. Nav visiem obligāti jāsaglabā cilmes šūnas, bet ir tā doma, jāizlaiž caur savu to apziņu, jāpadomā, kā ir ģimenē, kādas ir bijušas saslimšanas, un jāsaprot, ka šīs bioloģiskās tehnoloģijas, tās attīstās un tā ir tāda 21. gadsimta nākotne. Un nav slikti, ja ir šīs cilmes šūnas noglabātas kā materiāls ģimenei.
Mālacīte, dārtiņ, tu šodien daudz izdarīji. Jā? Iesaprāt, jā.